Shut up, Morty. You're 14. You watch videos of people on YouTube reacting to f***ing YouTube. That's the whole cycle of your generation. Consuming content about consuming content, never creating anything real. You're stuck in an endless loop of distractions, Morty. The universe doesn't care about your reaction videos, or your likes, or your follows. It's all meaningless, Morty. Nothing you do really matters. And the sooner you realize that, the better off you'll be. Wake up, Morty. You're stuck in the shallow pool of entertainment that distracts you from real life. Viss, ko sakam šajā video, ir improvizācija. Nekam no tā, ko mēs apspriedīsim un skatīsimies, neesam iepriekš gatavojušies. Nekas no redzētā nav jāuztver un nevar tikt uztverts nopietni. Jauka skatīšanos. Tā, nu labrīt. Esam atgriezušies atkal mūsu brokastu šovā. Šodien laikam ir īpašs šovs, bet kā vienmēr galvenie Vaininieki esam es, Salvis un arī mans draugs Rihards, bet par visu sīkāk laikam šoreiz arī Rihards pastāstīs. Jā, kā jūs redzat, šodien mums ir īpaša diena, ne tikai tāpēc, ka ir svētku nedēļa, ir valsts svētki, bet arī šī ir īpaša nedēļa tādēļ, ka ir sākušies beidzot īstie batli. Ir iznācis pirmais battles no sezonas, 1-1 battles, kuru mēs arī šodien skatīsimies, bet šodien mēs būsim 3, jo mums ir īpašais viesis. Un īpašais viesis ir neviens cits, kā mūsu labs draugs un cīņu biedrs Gustavs. Tāpēc aicināsim Gustavu studijā. Galvīgi cienu atstu, bet viss kārtībā. Nu, sveiki, baterīgi! Kas te ir šajā radio translācijā, ko jūs esat uzlikuši, jā? Sagaidošā mūzika, jā. Ir to sagaidošā mūzika. Es speciāli pielasīju priekš tevis. Es domāju, ka tas tāds atbilstošs būtu priekš tevis. Paldies, ka esi atnācis. Ir prieks tevi redzēt. Tad jā, šodien attiecīgi, ko mēs darīsim? Mēs skatīsimies battle. Laikam šis ir ilgi gaidīts battles. Es esmu, kas viņš laikam vakar iznāca tas battles. Es vakar visu dienu gatavojos tam, ka mēs viņu noskatīsimies. Neskatījos nekādus internetus, neko vienkārši nelietoju, neviens sociālos tīklus, lai neredzētu, jo mēs čatiņā, man liekas, kaut kas teica to, ka visur metās kaut kādos TikTokos, Facebookos, Instagramos par šo battle kaut kādu mazai apskatiņu, kaut kādi vidi, ka es vienkārši centos neko neredzēt, nezināt, jo es tiešām šo gribu dalīties ar šīm emocijām ar jums kopā, esot trietā. Un cik ir dzirdēts, tad šis tāds diezgan kontroversāls battles varētu būt F6 Lex, jeb mūsu draugs Fēliks pret Burlaku. Gustav, ko tu esi redzējis? Tu battles esi skaties iepriekšā, ne? Protams, es esmu gājis tā kā in and out cauri visam tā kā no sākuma līdz kas tagad notiek. Un es esmu mežonīgi tā kā Iespaidots, jā. Jūs mani šeit uzaicinājuši. Nav jau tā, ka es būtu kaut kāds repa spēles lēmējs, bet tā kā es centīšos tā kā ar jums skatīties kopā un jūs līdz jums. Un speciāli nesties, jā? Jā, man arī bija tādi gadījumi līdzīgi kā Silvim. Silvim, paldies, kad man. Kad man viens čoms piezina no Dānijas un saka, man ventilators nobeidzies, būs un jā, jūs man teicāt, lai es ilgi nerunāju, bet un viņš saka, jā, man ventilators nobeidzies, un bet iečakoju vakardienu batlu, Saka, nē, es nevaru vēl, es nevaru skatīties, un tā kā vakarā jāiet. Es nevaru uz to skatīties. Man filmēšana jāiet vakarā, un tad vakarā, tas vakar, bet brokasti, jā. Jā, šis labrīt. Es speciāli visu dienu neeju, lai brokastis sagaidītu, tā kā ar jums kopā, tā kā. Tā, un Gustav, vai tu esi iepriekš, kurš līdz šim no tā, ko tu esi redzējis no iepriekšējām sezonām, būtu tavs vairāk, par kuru tu fanotu vairāk, par F6 Lex vai par Burlaku? Nē, ir tā, ka reāli es atceros no pagājušās sezonas, kad F6 Lex batloja pret Serpentīnu. Un ko es toši neatcerēšos, nezinu, varbūt kaut 5 gadus, kad F6 Lex uztaisīja kvotu, nezinu, kā to nosaukt. Citēja, jā. Serpentīnam. Salvis,
droši tev būs daudz iesaukšu šodien. Bet, jā, viņš viņu nav redzējis, bet pieļauju, Rihards ir redzējis, viņš saprot, par ko es runāju, tā kā par to cepures prikolu. Jā, tas bija tāds viens no, man liekas, lielākajām lamatām, kādas līdz šim ir izliktas battle repā, tieši Latvijas 371, kur tā kā serpentīns tika ievilkts lamatās. Bija izlikts lamats, un viņš viņās tā ļoti smuki iekrita, un tas bija tāds sulīgs Tā kā ir brīdis. svarīgi, tā kā... Bet atbildot uz jautājumu, par kuru tu vairāk esi šobrīd? Nu, tagad, ja godīgi, man ir tā kā grūti spriest, tāpēc, kad low-key Burlaks tā kā crazy fujeks, tā kā reāli. Tu pazīsti Burlaku personīgi, jo viņš ir no Jelgavas, es tā saprotu. Tā ļaudis mēļo. Jo mēs arī pieteikums klausoties, man liekas, tu pats, Rihard, arī izteicies to, ka viņš varētu būt, ka ir no Jelgavas. Es teicu, ka viņš varētu būt vai varētu arī nebūt no Jelgavas. Originally, cik es saprotu, viņš ir no Valgundas. Tā kā tas ir pie Jelgavas, tā kā Jelgavas rajons. Tā kā To meito, to māto, jā. Jā, tā kā viņš ir Jelgavas ķipa. Bet tā kā Burlakam ir tāda savu veidu enerģija. Tā kā, gan repā, gan freestylā. Viņš arī sevi pierādījis freestylā. Ir tā kā ļoti daudz. Tā kā, manuprāt, F6 Lex ļoti labs pretinieks, pret ko cīnīties. Tā kā, un batlot. Par kuru tu esi? Par kuru tu esi? Nu, es tev varēšu pateikt kaut kādās, nezinu, 30 sekundēs. Okay. Man jādara 30 sekundes no katra, un tad es tev varēšu pateikt. Pēc pirmā raunda varēs pateikt, par kur tu esi. Jā, Okay. Nu, tad darām tā, ka lieki laiku netērēsim. Jā, es vēl gribēju mazliet pievērst uzmanību mūsu tāfelītē, bišķiņ pabīdamies. Attiecīgi, mēs šobrīd skatāmies šo batlu, kas ir tikai viens no astoņiem fināla batliem. Bet viens no, pēc manām vismaz sajūtām, lielākajiem. Ja? Tāpēc likmes ir augsts, un tikai viens no džekiem tiks tālāk. Nu, okay, tad ķeramies klāt. Labākais, jā. Skatāmies, kas būs, un neaizmirstam, ka mums ir arī brokastis šoreiz sagatavots. Atkal Rihards ir laikam pacenties. Un Gustavs gan arī piedalījās. Okay. Tā kā tagad ķeramies klāt batlam un skatīsimies, kurš uzvarēs. 371 battle. Ne tikai kurš uzvarēs, bet kādus pantus, kurš noraus. Jā, noraus. LV pēc sezonas favorītu un piedalies jauna iPhone 16. Jā, jauns iPhone 16. Tu enerģija jauna un vispārējais. Pa labi, vai mēs varam vienot cilvēks? Ieklīt Miki. Mega battles, bet pirms mēs klusākam. sākam, gribu pateikt Tagad paldies mums saka Monster iebrēd. Energy un gribu pateikt paldies galvenajam sponsoram LV, bet skors iedodam arī Uzēd trokstu maizīt arī. viņiem nedaudz. Var redzēt? Spēlmaņi! Kaut kur spēlmaņi bija. Free game, mafija. Ok, let's go. Labi, ejam pie battle, mega battles, tāpēc reperi pa labi, saka, kas tu esi? Oi. Sorry, F6 Lex funkcija. Yeah. Fēliks. Reperi pa labi, saka, kas tu esi? Pakreis. Burlaks avangards. Aiziet! Burlis zina Super, puses. ļoti labi. Pirmais, kas sāki Burlaks pēc izlozes, tāpēc iedodam trokšķam battlam vēlreiz! Iedodam Let's go, burlaku. get Jūs it. neesat viņu čom. Tikai šādam. Yeah! Suka, blē! 1. Daž šitās reņas rindām, kuras daudzi no jums pamana. Tikko beidzās battles, nu jau reizam zvana Panama un pras, kas ir tas, labāk skaitīja pat Flintstone. Tev flows aizvēs turis, ka es esi prezidents, tev Clintons. Nē, es nekāds rakstnieks, nē, es ikon. Tu esi balerīnu skatuves ar rozā triko. Nē, nu, protams, es tāpat kā Natrans lasu trubā, bet mūsdienās viņš ir aiz manis, visiem acis skubā. Smirdi kā apmīs salons, bet es kā svaigs no Sparko. Viņš teica, ka Nātrans ir aiz viņa, bet es nepārpratu, bet es neredzu Nātru pagaidām. Bet, ja arī mēs atskatāmies uz iepriekšējo Marko Burlaka batlu, tad Arī Nātri tu nebija. Nātra bija. Bija? Bija, bet Loki viņš bija ļoti tālu no Burlaka. Ja? Marko bija tā branža, ja? Viss tā. Apag viņiem ir kaut kāda saskarsme, Marko ar, Burlakam ar Nātrēm kaut kāda problēma. Nu, viņi ir abi divi muzikālajā ansamblī Avangards. Okay. Nezināju. Tas, ko es gribēju pieminēt, ir tas, ka Nātra ļoti tālu bija no viņa toreiz. Es šodien cerēju ieraudzīt varbūt kaut kādu vaibu nedaudz no Nātras. Tuvāk. Bet vēl ir laiks. Jā, tā kā vienkārši ļoti interesanti. Apakaļ 10 sekundes atpakaļ.
Ja kaut kādā brīdī kādam no jums vajag pauzi, jūs sakat, mājiet, miedz drācis, kaut ko darat, ja? Reiz manis visiem acis skubā, smirdi pat ganāt. Tu esi balerīnu skatuves ar rozā triko. Nē, nu, protams, es tāpat gan atrādz lasu trubā, bet mūsdienās viņš ir reiz manis visiem acis skubā, smirdi kā. Sanāk, ka viņš bišķīt uzdirsa nātrēnam, tagad viņi ir čomi homī vienā grupā spēlē, bet viņš tikko nodirsa ķipa nātrēnu, ka viņš ir sūdīgāks par Burlaku. Kādā ziņā viņš teica, ka man tāpat kā nātrēnam ir nācis trubā? Nē, es tāpat kā nātrēns lasu trubā. Tā tu saprati. Nātrēns ir man aiz muguras. Nē, man liekas, ka viņš teica nācis trubā, ka viņš pūš ķipa. Nu, bļād, liksim. Bet vēl viena lieta ir, kad Burlaks ļoti skrien to, ko viņš runā, un daudzreiz vajag paklausīties, ko viņš saka. Nu, tāpēc mums ir tāda opcija, kas nav žūrijai, piemēram, patīt apakaļ. Jā, jo arī pagājušajā gadā viņš ļoti daudz mauca, bet viņa kļūda bija, labi, es jau te pārāk daudz aizpeldu atkal, kad viņš ļoti vispārīgi tam piegāja. Tā kā tev svarīgi batlot pret oponentu, tā kā pret F6 liekas. Personīgas lietas. Bet tagad Silvestrs jau panāti ir sacipies, jā? Nē, es vienkārši viņa uzdevums bija... gribēju saprast. Jā. Labi, davai, kungi, maucam, ja? Gan atrādz lasu trubā, bet mūsdienās viņš ir reiz manis visiem acis skubā. Smirdi kā apmīs salons, bet es kā svaigs no Sparko. Dēl stāva nākamā šautriņa ir par to, ka Marko ķipa dominēja, spēles tempu koriģēja. To spogulī sev teica Leks un uz to battle onanē. Un vēl Burlaksiem ar tēlo melo, bet kādā krāsā man ir āda Fēniks atdzims pelnos, kad tik es neizpelnos atkal jūsu kritiku. Kad tev ar pančiem situ, tad no kājām krititu. Bum, ka bum, tu saki projekti man flop, tu laikam esi akls noviem tiešām tā kā kroti. Smako kā tīne. Akls kā kas, kā kroki? Kroti? Kas tas ir? Es domāju... Opa, biļā, es nezinu. Es nezinu. Bet Burlaka enerģija vienkārši. Enerģiski Burlaks. Cīņā. Jā. Viņš tā kā nevienā brīdī tā kā nebaidās. Tā kā. Špirits, rodmēnu, tesko gēnu, uzvedies tā kā kuce, jāpārbauda estrogēnu. Vienīgais biznes uzskā stāvīgu dienu, izdes miskas, kā bija buhmekeriem favorīts, nevaru izprast. Es zinu, ka šis jautājums nav īsti stilīgs, bet paklau pajoliņi vai neslimo ar dauņu slimību. Par tevi lielāks veids ir pat peģiks rendīs, uz tava fona esmu rockstars, es kā Inokentijs. Lašara atzīst tiešām visu. Inokentijs Mārpls, laikam tā bija kaut kāda reference uz to. Peģiks Rendijs, zināt, kas tas ir? Nē, to es nezinu. Karaču kaut kādā, man liekas, Latvijas kaut kādā tur arī TikTok scēnā, tas ir tur ir kaut kāds čuvaks un kaut kādās lauku sētās, man liekas, ir bijis par tas. Karaču, I feel you. tagad ir kaut kāds, ir talants Latvijas, kaut kāds tur šoviņš, un tur bija kaut kāds džeks, kurš bija kleitā saģērbies, un tas, man liekas, ir tas Rendijs. Tev, ja nav vērts, tu vari kaut kā šitā nolikt to šķīvi. Paņem klēpī to šķīvi. Grūtībās es tā kā jūtu, tā kā, ka es dabūju to gurķi. Tagad šitais būs tas džeks, kurš ar visu metīs zemē. Bet cilvēki no aizkadra var salvešu rūlu palūkt šī. Bet zin kā ir? Bet... Nē, paklausies. Ja mēs... Tad, kad mēs savāksim... Štuka sekotājus, uzaicinam to Endiju. Nē. Nu, pagaid. Inokentī labāk. Labi, kungi, vismaz bētlu skatāmies. Visiem ļaudīm, ka īstenībā esi gļēvuls ar diezgan naudīgu un labu ģimeni, bet runā skautu zēns par ielām. Bet tu pat ejot cauri centram samīzies ar lielām atštelēm skaties apkārt, ja laipni lūgti džungļos, pavisam nobijies pie sevis, tu tēvreiz dungo. Un ja šo čortu kādreiz mēģināt savākt aktīvu, viņš ēdot Hesburgeru runāt, kamēr beigtos papīrs, pēc bērna mani pielūgs, es tev alaks, tu man faķīrs, un ja es būtu tu, es repot palic būtu skapī. Burlaks teica to, ka viņš ēdot Hesīt, ēstu burgeri, ka beigtos papīrs. Šis ir labs. Nē, bāri viņam ir. Nē, pirmais, es nezinu, ko Fēliks izšaus, bet man patīk. Huizim pa tiem bāriem, es nevienā brīdī neredzēju, ka publika baigi kaut ko arī... Bet tas ir arī low-key, arī iepriekšējā batlā, ka viņš šaumačā batloja pret Marko, kad tā kā... es nezinu, kāpēc tā, bet kaut kādā lielā mērā daudz neizvēlās viņu par
savu autoritāti vai ne autoritāti. Nezinu, kā to lai nosaukt. Nu, jo viņš diezgan, man liekas, Marko vienkārši labāk nomauc. Nē, nu jā, bet vienkārši tas, ka heito viņu tā kā. Nu, redzēsim, kā būs pēc... Skatīsimies, kā būs pēc šī battle. Pēc šī battle arī varbūt heitos kāds. Kā jums patika Burlaka pirmais pāns, eju! Nu, maz draugu līdzi. F6 laiks ir jārvilkt, Melošai, ka iziet! Panama, show myself. 2 nedēļas pirms sezonas es satiku Burlaka Rimī. Viņš paspēja iefleksot man ar savu jauno drēblu īrī. Ar tādu musaru tu nekad maizi neliksi šķīvī. Tā neviens negrib tavu albumu, nahuj lietas to uz CD. Jolovs lielais hustlers, viss mēģinājis ir pīdīt. Tu pa karogu nesējis, viņam bērnībā bija vīzija. Hip-hop iemiesojums domā nav viņam nevien līdzīgs. To mazo sprīdīt man pat reku homies salikt īzī. Viņš vēl joprojām saka, ka ir melnais jēziņ. Man kā labākajam iedev repot pret Jānu Bērziņu. Fujaks raksta man Instā un sauc man pat dēliņu. Underground fujakam, bļā, aizbraukuši bēniņi. Viņam vajag to pirmās vietas naudu, tāpēc šogad mēģina. Tāpat tur ir pa īs, lai tev sajiet visu tavu rēķinu. Abi sākām roleplayā, vienīgi palikt tu turpat. Visu mūžu spēlē lomu, tu nekad neesi bijis tu pats. Rap spēle ir Feliks un Burlaks kaut kad ir tā kā čomi bijuši? Nu, viņus abi sākām roleplayā. Cik man zināms, nē. Okay. Bet... Tas preps ar to mazo čogu bija labs. Skaisti tas bija. Jā. Bet Ļoti negaidīti. Nu, labi, okei. Nē, visi cool. Visi klausamies tālāk. Maucam. Tāti fujaka envārds mētā. Labāk aizvalk kabats ciet, ja Burlaks ir šajā ēkā. Man lodēm virsū vārdi, katra personīgi tēmēt. Un Burlakam ir vairāk, parādi nekā brālēni. Kājās Cool J. Nu, šitais arī bija. Šitais bija tāds personisks, vai ne? Burlakam ir vairāk parādi nekā brālēni. Tas tāds sāpīgs temats, jo es esmu no Jelgavas un ir visādas lietas dzirdētas, bet es nevaru neko spriest, kad es pats to neesmu piedzīvojis. Kad tu neesi viņa brālēns? Ne viņa brālēns, bet par tiem parādiem. Nu, viņš man nav parādā, tā kā es nevaru viņam pateikt. Bet es esmu dzirdējis. Mēs šobrīd baigi neizskatām to, vai tā ir taisnība, vai tā nav taisnība. Mēs vairāk par to, cik tas ir rēcīgi. Un arī to, kā viņi norauj savus. Jā, pāns kā norauj. Man iekiko tas, kad es esmu no Jelgavas, tā kā, un viss kaut kas ir dzirdēts, redzēts, tā kā. Visādi ir bijis, jā. Ņem tikai LPCL, domājis viņš, tu esi lielāka viņa nekā Zelma, tos 2 L. Šitais bija arī labs. Tu esi lielāka viņa nekā Zelma. Ir repere viņa. Es zinu, to zinu. Jā, okay. Neuztaisīs pat dabu, jo ja Marko tev pazemo, es likšanos centraut vagu. Viņš to Marko battle reisam izlūdzās 20+. Visu to Burlaka gang tieši redzēja kurš. Beigās izrādījās, ka Olafs atkal tik runāja tukš, jo tās biļetes viņš gan jau... Kas tur ir kaut kāds Olafs? Olafs ir viņa vārds. Jā, es nezināju. Ok, labi. Pārdiev puskaroči kornī, tik runāja tukš, jo tās biļetes viņš gan jau, pārdiev puskaroči kornī, fujaks, kas klejmo, ka ir mulats. Ierodzīja bombs, tas bija Burlaks, bet nebētā viņš maņus. Tā bija referents, Marko to teica, bet šitais bija labi, well played. Tev puskaroči kornī, fujaks, kas klejmo, ka ir mulats. Ierodzīja bombs. Tas bija Burlaks, bet nebētā viņš maņus. Farš tagad Douglas, mazais upaks pēdējo reizi manīs bija jūglas. Viņam augums karoči ir standarta lineāls plus metrs. Saka, nes viņš dripzeķis savilcis tagad geiters. Laikam atkal tvīko ārā no tās brūnās preces. Neviens te negrib dzirdēt tavs salīdzinājumu reps. Pēc dod man šitos freestylers, viņi nemāk rakstīt teksts. Saviem vīkās bāriem pretī dabūs īsts reists. Burlaks būs sagrauts pēc šitā battle gan jau leiks. No tā paša tils, kur uztaisīja savu pieteikumu Jakes Bļarauns. Oi, Ārprāts. Man liekas, ka, neko daudz nevaram spriest šobrīd, bet es savu pirmo raundu atdotu Feliksam. Es arī atdotu Feliksam. Tur bija gan pirmkārt mazā drauga, šitais pančs, pēc tam mazais draugs vēl pa to bombu iemauca. Tad lekšana no Dienvidu tilta, kur viņš filmēja savu pieteikumu, un vēl savēl zeķis tā kā gēters, kas bija arī rēcīgi un sauc to pa drīpu. Ko tu, Gustavs, saki? Es pieturēšos savam tam veidam, kad es tomēr skatījos, ka viņš centās, Burlaks. Es domāju, ka viņš izšaus. Marko šaumačā viņš trešo.
trešo pāntu izšāva. Ja? Es tagad ceru, ka viņš tagad uzies. Nu jā, bet ja tev tagad ir jāsaka, kam tu atdod pirmo raundu, kam tu atdod pirmo raundu? Pirmo raundu atdodu Feliksam, bet tā kā... Bet tu ceri, viss vēl ir priekš. Es tā kā vēl neredzu to. Es īstenībā tagad tā aizdomājos tikko. Nu, ja F6 Leks kādreiz šo skatās, es gribētu, lai viņš neapvainojas, kas viņu pa Feliksu sauc. Nē, bet manuprāt, ļoti interesanti ir arī pret Burlaku batlot. Nu, jo viņš ir tā kā krūts, tā kā čoks pret noteikti. Viņi abi divi, kā jau es teicu, uz šo batlu ir augstas ekspektācijas, jo abi divi ir ļoti augsta līmeņa. Tāpēc, davai, maucam tālāk. Es nezinu, kā jums likās, bet man likās, ka pieņemsim Burlaks pirmo savu raundu. Varbūt flova ziņā labāk norāva. Nē. Uz tā bīta. Man liekas, ka Feliks bišķī tā kaut kā nebija tā, ka viņam nebija flova, bet kaut kā ar bītu kopā negaida tas, ko viņš skaitīja. Nu, man tā tikai likās, bet tas varbūt tās tikai mans domas. Okay. Maucam tālāk. Iepriekšējā šomačā pret Marko Burlaks man patīk, kā viņš flow switch taisīja, flowoja, tā kā mēģināja visādi veidu pieiet lietai. Bet tagad es neesmu baigi mega iespaidos. Okay. Nu, var redzēt, ka publikai arī vairāk F6 laiks patika. Kā jums patika pirmais rauns? Burlakam ir grūti, bet tev nav ko zaudēt, vecīt. Burlakam ir jāiesāk! Melošek, let's go! Visi zināja, ka tas Marko Kūts varēja viņas bārs nepizīt, viņam ir jobans rods, bet Kūcēns nāk un iemācīs rakstīt rindas sākumā, bet tad saka kaut ko. Tur ir nē. Tipis Burlaka vibes, kā viņš... Trāš talko. Numur 1. Kas tu esi bez šīs battle līgas? Visiem dirsāliem tu kamēr es te metu rīms. Runājot par otro lietu, viņš labs ir, bet jūs jokojat. Man lielie brāļi teica, ar pidrīlām nesarokojas, skan instrumentāļi, uz kuriem trešo lietu varu pateikt. Šis ir par rindām, bet kad sataisījies mods skatē. Mēs liekam derības, uz kura daikta lēkās. Tu šonedēļ kā mauka, feikā Central C ir ēkā. Un ja es būtu krievs, teiktu šis tev beigsies ploh. Nelīdzēs pat dievs, tev rindu nav kā alkašiem no pohas. Jā, bez rapu tev ir, mums pietrūks sētnieku un celtnieku. Tev ļoti piestāvētu stroju, katru rīt celties. Esmu gloks ar switch, tu orik tunelī ar gīču. Iepis vēl vienu zanīt, lai aiz... Nē. F6 Leks mauca Counter-Strike visādus prikols. Tā kā pieteikumā, tā kā viņi piec tā mauca. Atceries? Pagājuši gan, jā. Un man likās, ka Burlaks tā kā viņi ierodas kaut kādu CS prikolu ķīpu. Okay. Es, ja godīgi, šitos pirmos viņa kaut kādas rindas vispār, man likās tādas. Nē, Mums pietrūks sētnieku un celtnieku. Tev ļoti piestāvētu stroju, katru rīt celties. Esmu gloks ar switch, tu orik tunelī ar gīču. Iepis vēl vienu zanīt, lai aizmirst, kā tu esi snitch. Simts tev sejas, viens tev flows. Esi klons, kad gaidām šovs. Esi čoks, kur šeit izvēlētos mauks, nevis braus. Cik tu šim pērķim prāts, galviņa viņam ir sekla. Es tev sadurtu kaklā, ja manējie neturētu mani aiz krekla. Man iziet mirst. Okay, es to sadurtu kaklā, ja man neturēties krēku. Kā tīns, ierauga mani prom mirs kā līns. Tāpēc uztaigā ar baseina cepuri plus tā ir slidenāk dirsā līst. F6 nozīmē fucking šis ķork. Ja pat tu kroplis, es par tevi pat glītāk ir rork. Kā slīk rīks, prasu kurš ir zemnieks, kurš ir kings. Jo drīz tiks atmaskots jū depolijas kā stings. Ja šis būtu bokserings, es tevi nakautētu. Rindas... Šeit var just to, ka man liekas... F6 Leks ir atnācis uz batlu, bet Burlaks ir atnācis tā kā meklēt kīpišu, man liekas. Tā ļoti... Tas Burlaks baigi dusmīgs izklausās. Jā. Viņam kaut kāds... Viņiem nav... Treštalk pirms, tā kā man tā lieta. Nav tā, ka... Visu treštalk batlā ielika. Nav tā, ka viņiem kaut kāds savs tur kašķis ir abiem diviem. Nezinu. Vienkārši tā izklausās, ka Burlaks pa kaut ko sacepies visu laiku. Ja kāds zina, iekomentēja, kas tur īsti ir backgroundā, jo mēs jau kā parasti neko nezinām. Tev nav cold, jā, bet pats tu esi atsaudēts. Sprāgoņu žurgas ir vienīgās, kas tev bļa aplaudēt. Leksam atkal bēd, jo es tam jebanu pa kaklu ar pēd. Un jebanu pa riktīgo, kas naroks.
Ahu jau no pisaka Aleksandrs Saroks. Pēc Betlas sākš viņš zīlēt nākotni ar kārtīm taro. Bet burlaks tiks līdz virsotas galam Kilimanjaro. Pants! Grobu, Enerģija un lamu vārdi un uzdirsēni bija līmenī, bet tas viss, manuprāt, nebija īsti kaut kādā veidā iesaistīts kaut kādā flowā vai atskaņās. Viņš vienkārši teica... Nu? Pasaka. Nē, saki tu, Gustav, tu esi mūsu viesis, mūsu galvenā personība. Kad ir laiks darbiem, tā kā burlaks. Vajag likt reāli batlā, reāli īstas lietas, tā kā maukt. Bet tagad ir tikai kā Kilimanjaro. Man pietrūka, zini kā, es nezinu, kā tas ir, kā tur parasti tas battlos notiek. Es neesmu tiešām viņus vairāk dzirdējis, cik tos showmatchus 2 vecos, ko mēs tur atskatījāmies. Bet man liekas, ka, ja tu taisi battlu, ka tev vajag pa to otru džeku, tāds personīgāks lietas maukt iekšā. Bet, kungi, bieži vien ir tā, ka tas personīgais un tā lielākā čarnuha nāk ārā 3. raundā. Ok, labi, sagaidīsim 3. raundu. Bet es piekrītu reāli Salvim, ka visādi var būt. Davai, skatāmies tālāk. Let's go! Evisaišs laiks ir jāatbild! Ilgi negaidīsim, Melošek, let's go! We got a whole lot of... Fakti. Bērnībā viņu varēja redzēt pa Jelgavu skrienam, jo pirms satika savu mentoru, viņi bija vienā maisā liekam, aizņēmās no visiem, neatdeva nevienam. Tagad karam nāk atpakaļ, tāpēc pievērsies ir Dievam. Dievu bērns dabūs elu par to, ka spēlējās ar lietām. Es jums varu parādīt labu piemēru, ģipčom mamba bērēm, naudu viņam prasot, beigās Yo, Lil Homie, tev ir 30 kos konts tagad. Tikko čomu mamma zvanīja, prasīja, lai atsūtu par bērēm, piemetos, viņai tagad vajag. Es studijā karta mājās. Un... Kroči, viņš kaut kam prasa peso. Parādīt labu piemēru, ģipčom mamba bērēm, naudu viņam prasot, beigās reicīgais emojis, klauns vienmēr sakot, viņš uzfantazēja kaut kādu citu iemeslu vienmēr. Tikai var aizšaut tricā, rīts tev atdošu tiešām, bet vienmēr atmiņas zudums, kad tā nākamā diena pienāk. Apis tik daudz līdz tā viena diena pienāc, viens šoms atpis uz māju pie burlaka prasa savu naudu. Burlaks saka nav, par to noķer vien pļauku, pēkšņi ieslēdz savu iztēlu, viņš varot dabūt naudu, aiz durvīm izmanto papildu iespēju, sazvan draugu, man te fiziski aizskar, man vajag, lai tu braukt. Atbrauc profesionāls bokseris, iedod draugam sraz pa galvu, tas draugs, protams, uzrakst par to bokseru zajau, beigās burlaks ir apis gan savu čomu, gan galvu. Dīrsā, ja tā ir taisnība, viss, ar šito arī... Te ir tas, man liekas, tas, pa ko es pirms tam teicu, to personīgās huņas vajadzētu pateikt. Jo, ja tā ir taisnība, tā ir izvarošana, pa lādījumā. Reāli tur kāds ir izvarots. Un, es nezinu, vienkārši skatāmies, kas notiks. To bokseru zajau, beigās burlaks ir apis gan savu čomu, gan galvu. Jo tagad tas boksers gaida par to tiesu, kamēr burlakam ir pohuj, viņš vispār nejūt spriedzi. Tik viss zina, ka viņš ir apisējis, vairs neiekāpa sviest. Viņš saprot, ka Jelgavā viņam ir karjeras griests, saprot jāpis prom no Jelgavas, pārvācās uz Olaini, apis viss tur un tad pārvācās uz Ogru, lai apist viss tur un tad pārvācās vēl huiziņ, kur mazais burlaks tik visiem mugurā dur un dur, kaut ko bur, bet beigās tāpat laiks. Lielais mentors, kas mazos tikai liek uz nepareizās taks, smērēja iekšā sūdu un māca strādā, bez vargs. Tagad stāst skolā bērniem, labāk tais parāda praks. Pēdējo atlikušo draugu sapakoja un atrada dragas. Viņš ilgi nedomājot ņēma uz burlaku uzlika ragas. Patik spēlēt lomu, gribēja spēlēt lielos plagas. Tagad tāpēc nedēļas ir tiesa, kur var dabūt 15 gadus. Mazais gamerītis sāks to. Notiek. Tur jau sākās... Domājot, ņēma uz burlaku uzlika ragas. Patik spēlēt lomu, gribēja spēlēt lielos plagas. Tagad tāpēc nedēļas ir tiesa, kur var dabūt 15 gadus. Mazais gamerītis sāks tūlīt laikā tā kā pings. Jebal. Man liekas, mēs Salvu zinām arī, pa kuru džeku tur ir runa, pa tiem 15 gadiem. Tāpēc tā ir taisnība, ko tur viņš saka. Pēc tam parunāsim.
liekas, ka šī nav īstenība, es varu jums iedot links. Karoči apisēja kantors, ir visa avangarda kliķi. Pēc tā battle jūs komanda būs jau 0-3 uz mīķi. Vienmēr bijis bomārs, kas mēģina izskatīties rīč. Tu esi dolārs bez dolāra, tikko tik pie jauns krīč, kas fujek domājas pap. Dolārs bez dolāra. Bļā, ak, Dievs, tas ir vienkārši. Ja tā ir taisnība, bļā, bal. Heavy. Šobrīd pēc Burlaka reakcijas izskatījās, ka tas iedzēla. Tas reāli bija low kicks, reāli. Tā Burlaks arī, tā kā arī Marko cīņa arī, tā kā, Okay. Izrādīja kaut kādas izpausmes. Tā kā to es gaidīju, bet... Marko tā tad arī Burlaku paņēma pie dziesmas. Jā, bet Marko tā ļoti klasiski viņu paņēma. Viņš teica, visi gaida, ka es tev saukšu čēvārdā, bet es tam esmu par labu un tādā garā. Viņš tā kā viņu, okay. Tu tik basī mētā brīks, grib kaut ko darīt sestam, dabūs čekot savus sīks. Podkāstā tu teici, ķip lojalitāti pār visu, tu esi uzmetējis un bombas, netur mutē butler disk, slīš, pēc tā var teikt jebko un tas būs mis. Reku ņem tev arī tas tricārs bērēm, nahuj tikstu bombas, bļē. Dīrsā, kungi, blē. Mēs varam arī neturpināt, vienkārši es varu jau ar garantiju pateikt to, ka Fēliks pacēla šito. Tam ir jābūt trešajā raundā. Viss kaut kas varbūt Burlaks ir visu šito paredzējis, visu... Okay. Bet, bļā, Dīrsā. Nav brīnums, ka nātra nav aiz muguras. Tā. Bet labs. Tā. Pēc otrā raunda es atdodu vēl joprojām Fēliksam savu balvu. Tur pat laikam nav par ko apspriest. Zini kā, ja tā ir pirmais, otrais rauns, kad mēs esam dzirdējuši gan Burlakam, gan Fēliksam, varbūt Burlaks pirmo var būt. Varētu, ja mēs tā skatāmies, varētu varbūt arī pat pirmo Burlakam dot varbūt raundu. Bet nē. Pirmais bija līdzvērtīgāks nekā otrais. Jā, otrais vienkārši bija. Otrais bija pazemošana pagaidām. Labi, maucam trešo raundu. Tie, kas vēl? Tev gribās vēl vien pandu. Bet respekt Reisam, ka viņš tā kā uzreiz nogriez to tur lietu. tiekās vēlāk ieskauties. Ieram maksimāli troksni! Tev jārepo. Bratku neiemet tikai vēlāk. Ieram maksimāli troksni! Es tev brīdināju vairākas reizes. Tu man teici, ka es pat tavu ģimeni nevaru. Es pat tavu ģimeni nerepoju, vecīt. Klusai mauka. Real shit tas ir. Klusai mauka. Kāds tev real shit nahu? Fake faktus metā, bļaļ. Tu, bļaļ, mentu būsā dziedāja. Kucēm, bļaļ. Tu, bļaļ, Pierādīt. Nē, labi. Zini kā ir? Pieņemsim, vismaz kaut kā tie battle, kur mēs pirms tam bijām paskatījušies. Ja tu tur džeki uzklausīja viens otru. Tas pats Zeļģis, kad bija, ka mēs skatījāmies, tur viens otram tur dirž kaut kādi sprintotāji, kas viņi tur ir. Bet šitais ir, man liekas, tieši šis otrais rauns no Fēliksa bija, manuprāt, smagākais, ko es līdz šim vispār 3-7-1 esmu redzējis. Tāpēc vienkārši skatāmies, kas notiks, ja? Okay. mentu būs dziedājumā. Ir jārepo! Tā kā operā, bļaļ. Tā kā tu teici, bļaļ, Dībonā. Let's get it. Ok, labi, Burlakam ir jāsāk trešais rauns, jānobeidz šis battles. Let's go, Meloši! Yeah! Jebanī snīč, man pat ir dokumenti par to. Jebanī snīč. Jau, bļaļ. Tas, ko tu šnelcis nav... Tas mūsēm smir bez Latvijas lētā. Tu esi apsmiekla objekts visīstākā vieta, tev ir lauku sētā. Asu piparu tu no sevis mētā, bet ielu čuvakiem jābūt tur rētām. Kur tie grautiņi, dzirt ļautiņi, viņš nav dzīvē, tu uzvarēji skautiņi. Tu neesi players, jo tavs reps ir kā gultā vissliktākais seks. Kas to teica? Tava eks. Šim petoham nogriez sekst, kad mēdījos tevi mēdī. Jo mans reps ir kā enciklopēdija, kokteils īstais kā asiņāna mērija. Mīksties un karjerā pēdējā sērija. Tas ir kurš, ne jau es, šim bārēm ir ļaudi kā turbīnam hes. Tu esi bumba, kad spēlējam futeni, beidz naudu, sazvani muteri. Kas tā dara, bļa, kas tie par vīriem, ja būtu mēs draugus, būtu tevī vīlies. Tu esi putns, neizšķīlies, mutne kā klautu, visvairāk es mīlēt. Kas tā par lietu? Izskatās beigas, ka nakts tas tā nomirds un atstā šo vietu. Neesi, kas tā tā lieta? Dzēnē... Varbūt tas atkal ir kaut kāds mūsu tumbu prikols, bet es nesaprotu, ko viņš saka. Putns neizšķīlies.
Nē, nu, labi. Ļoti tā kā reāli būtu jāapstādina biežais un jāatkārto, lai saprastu burlaku līdz galam. Mīlēt, kas tā par lietu? Izskatās beigas, ka nakts tas te nomirds un atstā šo vietu. Nevis kas tā tā liek. Dzēnieki nabagi blakus man kājām bļa basām skries. Daudz zasāk šķiet. Vārdi, ko spītoja. Vārdi, kas nāk par manajām lūpām. Tu savējās krāsoji. Ikreiz pirms tabulē pūt. Ikreiz pirms sūgā. Pasaki tiem. Pasaki, kam tu te pasaki stāsti. Nu pasaki tiem. Mūsdienu sapistā kultūra izskatās man, ka ir tavēja. Kas saki tie? Burlakam aizvars te nav tā kā vēza. Un pirmajā vietā man nepabeigs sezonu. Jo industrija pieprasa klaunātas. Labāk šim klaunam te iedot žaunās. Viss tēlo, ka ir par to pārsteigt. Zvani laicīgi ģimenes ārstē un piesaki slimības labta, izrauc savu kapu vai arī šo pārspēju. No šiem dūmiem tās balniņš kā Edgars, esi uzkoda saldākais nektārs. Bļa, nu sories reāli laiž garām, ko viņš saka? Ļoti grūti ir, es tev piekrītu. Mana lirika aizpild hektārs, tu esi rituāli upurs sektā. Tika ziedots jaunavas asins, šī kā novela, ko Plaumans rakstīs. Tava paudzes nelīdz. Es vienkārši neesmu gatava vēl burlakam. Jā, varbūt tur ir jāizdara kaut kādas lietas vai kaut kam jāiziet cauri, lai saprastu, bet es šobrīd nesaprotu, diemžēl. Es gribētu saprast labāk, varbūt tur ir kaut kādi hard bāri, bet, priekš manis viņš viņus nenolando tā, lai viņi būtu viegli uztverami. Viņš ļoti skrien. Ļoti. Nu, labi skrien, bet nav nekas tāds, kas baigi aizķertos. Kaut kas tāds personīgs, tā kā otrajā Feliks, ka norāva. Sektā tika ziedots jaunavas asins, šī kā novela, ko Plaumans rakstīs. Tava paudzes nelīdzies domēls, tu aizpildi šnobilu, tu smīri tik smacīgi. Gribēju, ka tu virās tu kopā ar šmarām, pats sevi ievilki internet varā. Katrs no metieniem lidot tev garām, nu iestrēga ar taukainu kuci un šarānu. Un iestrēga vidējēju darbu, ko man auga bez remonta. Kaut kas pa šarānu atkal bija. No kucēm un šarānu. Labi, šarādi. Man liekas, ka šarāns. Šis laikam nebija tik labs bārs par šarānu, tā kā rīts ar zelta nomauts. Kredītu bankā, problēmu lērumu, kas ir vēl lielāks par remontu. Tev likās, ka izklāst tavu skili, pabaros mūzikas, soprānu un tenoru. Bet maz bija vēlams un gribas, ka zināšana maldus, zināšana zero. Ej! Nu, bļa, sorry, burlak, pat ja Feliks nenomauktu trešo, nu, pa īsu. Feliks var nemaukt trešo, priekš manis viņš ir uzvarējis šobrīd. Nu jā, tas tad laikam arī ir. Man bija ļoti augsts ekspektācijas no burlaka. Nē, pirmais bija ok, ka viņš sāka, bet tad atpakaļ Feliks iedeva burlakam. Tas bija tāds, pirmajā vēl tur varēja tā pastrīdēties tāds, bet otrais bija tā kā low-key reāli no Feliks. Labi, skatāmies. Ej, jau! Iedod troksni šim pēdējiem raundam šajā batlā! Palādiju! Let's go! Ejam laiks, let's go! Melošai, ka aiziet! Švāku bārmenim ar bāriem, kaut kā strādā bārā. Grib aizbraukt holidejā, bet nevar no Latvijas braukt ārā. Varat nemaz... Bļa, ko? Kāds ir izdarījis mājas Kungi, darbu? paldies visiem, kas skatījāties. Ja mēs tālāk neturpināsim. Tā lapiņu varam pielīmēt jau tikai. Neprasīja, kas pēc battle viņam ir plānā. Burlaks nebūs afterī, viņam 10. jābūt mājā. Arī par to, kā repot, dabūs liegumu, tu proslēdz kopā ar random vārdus. Es nevienam nevēlu cietumu, bet moš tu iemācītos skaitīt bārus. Te tu esi mans dēls, klausies bļa un sēd rāms, piedurknē no masterplāns. Trenč puikšas ir tev grāvis, domā saulīt uzspīdēs. Man liekas, ka bišķi kļučī tev. Ko tu vispār dari šeit? Ej advokāti muķī sev. Vai kāds tev ir tas plāns? Tu uz to tiesa ar domu stučītei? Vai repos tu no cietuma? Mums būs latviešu gučī, man. Ko? Kāds plāns tev? Bļa, Jā. Ručī vēl, paļu bombu kaut kāds pusī, vei. Es esmu burlakam galvā, te visi fake, man liekas caur Turcijai. Man pieteikums bija pēc deadline, jo nav man neviena deadline, kad tie line lido pār burlaka galvai. Tas ir Turkish Airline, vajadzēja Ārvākties iedarētos un palēto salabot hairline, jo te tev neviens negaida, mums tev nevajag, tu pat dzīves nelaimi. Kāds Gucci, man, ies iekšā kļūst par mācītāju full-on. Iznāks ārā pēc pāris gadiem un taisīs kristīgo muzonu. Par to, ka tu tēlo melno, šodien nāks ar melno humoru. Manā fildā tu neturu pressure, tev uzrullēs tā kā rulonu. Šodien battles tā kā filmu, lai visi beidzot saprot, kāpēc. Šitais mazais sprīdīts aizgāja laimi meklēt nātreiz, Jālgā.
Uz puika appisējis, uzmetējis un dārzens, karoču gala secinājums, riepa austras, viņam ir fāters, pants, jop. Tur atkal aizgāja saķeršanās. Es domāju, ka es steigšos pa priekšu notikumiem ar saviem secinājumiem. Es domāju, ka lapiņa ir sagatavota. Es domāju, ka Gustav bišķiņ atbrīvo vietu. Principā... Atstāja vietu, lai tu ierakstītu tur nākamās svītriņas, kas ies ar ko? Gļeks. Tad svītrojās ārā. Bet tā, jau viss jau, es tā... Mēs īstenībā varējām vienkārši noņemt burlaka lapiņu. Nē, lai mēs redzam, kas ir bijis. Kas ir bijis. Ok, taisnība. Jā, tā kā, labi, nostīsimies jau, ko žūrija saka, bet es domāju, mēs esam viensprāts, ka... Nē. Es tā kā bišķiņ vairāk ekspektēju, ka burlaks būs mācījies no šaumača un vairāk tā kā personāli pieejas tai pieeja. Bet viņš atkal tā kā ļoti vispārīgi tā kā piegāja. Un tā kā to nevarēja just to... Zini, ja viņš būtu ar kādu citu bijis. Kaut gan arī es neteiktu, ka pieteikumā Feliksam bija tur krūtākais pieteikums. Bet arī par to, kā būtu, ja būtu. Nē, jā, pēc kara visi gudi. Zini, kā vienkārši citreiz gadās, ka jau kaut kādos tur pirmajos etapos satiekās divi stipri čuvaki, un tu redzi, ka tas būtu varējis būt labs fināls. Un fināls citreiz ir vājāks nekā ir bijuši citi. Šis būtu labs fināls, ar garantiju. Jā, tāpēc vienkārši tāda ir dzīve. Citreiz kādam tas ceļš līdz tam, piemēram, pusfinālam vai finālam ir vieglāks, citam grūtāks. Kā sakrīt, vai ne? Tāpēc, jā, mēs savu favorītu esam izvēlējuši. Atstāj, pagaid, lai paliek. Maisēm niecīt netrako. Es esmu kaut kādā simulācijā, tā kā piedodiet, bet vienkārši viens gurķīts un bišķiņ biespīt. Nē, ok. Viņam ir fāters, pants, jop. Pastīsimies, ko žūrī teiks. Vai burlikam sakreņķējās ritīgi? Bet tu redzēji, Feliks teica, breģi atpisies. Viņš kaut gan teica, ka nelien virsū. Es arī redzēju, ka pēc tā battle tur bija kaut kāds kipišs, ka tur Burlis gāja meklēt Feliks, un Feliks teica, es negribu viņu runāt, jo viņš man tā nāks kaut ko pierādīt. Man ķipa nav, es negribu neko, lai man pierāda. Tā kā mēs vienkārši satikāmies battlot, bet priekš Burlika tas laikam ir kaut kas vairāk par vienkārši battle. Okay. Karsti. Ir enerģija. Beidzot, mūsos arī ir emocijas kaut kāda. Reāli. Tas, ko mēs gaidījām. Tā arī ir. Es, šaumačs bija tā, kaut kāda iepriekšēja arī bija tā. Es nezinu, vai, es saprotu, laikam, ka šitais ir pirmo reizi, kad tur ir kaut kāda saķeršanās viņiem bijusi. Vismaz šitik dusmīgi, kad nokaitāts tik ļoti emocijas līdz šim es neesmu novērojis. Šis bija jauki, reāli jauki. Tāpēc ļaujam žūrē runāt, ja? Da. Jūs tiksiet galā ar sevi pēc bāžu. Viss, saprotat? Viss. Laiks balss viņam vairāk nav. 8. fināls, 6. sezona, bļa. Ok, let's go. Pirmais, kas teiks, ko ir redzējis, ko ir dzirdējis. Ir maksimāli troksni. Steps! Jo. Pīzdēts, varam uztaisīt troksni? Šitas ir battles, ko es gaidīju. Var dzirdēt, kad Džeki ir badā, un man sāk rasties aizdoma, kad jūs... Šis actually ir pirmais vakar battles vai... Nav zināms. Bet īstenībā to, ko teiks žūrija, skatītāji noskatīties paši. Mēs paskatīsimies, bet es domāju, šīs nots mēs arī beigsim. Es domāju, ka mēs nebūsim kļūdījušies ar savām
prognozēm uz tāfeles. Ja būs, tad nākamajā video par to jūs varat iekomentēt arī komentārā ielikt, tā kā, ja jūs esat tur kaut kādas citas domas redzējāt, un mēs kaut kur nošāvām. Ja mēs palaidām garām kaut kādus burlaka bārus, tāpēc, ka mēs vienkārši nedzirdam, vai arī, ja kāds var apliecināt, ka tā informācija ir true vai fake, tā kā droši arī. Bet visu cieņu, ja klātienē varēja saprast burlaku, tā kā, kad, jo tagad atskatoties ierakstā, reāli vajag vēlreiz pauzēt, klausīties, lai viņi sāk. Kraču janvārī, man liekas, tur viņiem kaut kāds fināls ir janvārī. Nevis fināls, nākamais vienkārši posms. Nākamais posms ir janvārī. Tad brauksim janvārī. Nu, nebrauksim. Sanāk, mēs visu sapsīsim, mēs zināsim, kas ir uzvarējis. Nu, labi. Tāpēc, jā, paldies, ka skatījāties. Ar mums šodien bija Gustavs. Pirmo reizi pie mums bija kāds trešais. Ja jums bija interesanti, ja gribat redzēt Gustavu atkal pie mums, droši iemetiet komentārā. Atstāsim arī Gustavu Instagramu. Piesakojiet viņam. Un, jā, paldies, ka skatījāties. Un uz tikšanos. Paldies.